Tad sveiki atpakaļ tīmēm darbnīca par kalpošanu, otrā daļa. Un, ja jums ir jautājumi, tad droši. Alkoholiķis Rinders. Manā pilsētā ir ļoti maza grupa. In my town, the group is very small. 3 līdz 6 cilvēki. 3 to 6 people. Un es esmu vienīgais ar lielu skaidrības stāžu, 27 gadu. I'm the only one with the longest sobriety, 27 years. Un man ir tāda sajūta, kā tu teici, ka es jūtos brīžiem kā policists tajā grupā. And he has the feeling that he sometimes is the police. Jā, jo pārējie ir apmēram 1 gads, 3 gadi, daži mēneši. Okay, the rest of the group is like a few months, 1 year, 3 years. Jā, un ir ļoti grūti grupā, teiksim, savākt visus cilvēkus uz to sirdsapziņas statusu. There's a problem of gathering all people for the conscience. Un man brīžiem sajūta, ka varbūt es par skarbu to lūdzu. Es mēģinu ieskaidrot, cik ļoti ir nepieciešams visiem savādāk. So I have sometimes the feeling that maybe I'm doing this wrong, maybe I'm too harsh, maybe I'm pushing it too far. Un kā likums parasti paliek 2-3 cilvēki. So as a rule, we are 2-3 people at the conscious meeting, people who are interested in service. Un tad mēs arī savā starpā rotējam. Sekretārs, literatūra. So the rotation is among them. Galvas skatījums. Un, vai tas tā arī jāatstāja? Vai man jāpārstāja mudināt visus nākt? Do I just leave it like it is, or should I just stop encouraging people to come? Let me ask a question. How many people live in the town you live in? Jautājums ir, cik Jūrmalā ir cilvēki dzīvo? 30,000. 30,000. And is it the only AA group in the town? Vai tā ir vienīgā grupa pilsētā? At this time, yes. Okay. I live in London, where people just come to AA because the city is big and AA is famous. Viņš dzīvo Londonā, un daudz cilvēku vienkārši iet uz A, tāpēc kā A ir ļoti pazīstams, un viņi dzīvo Londonā. I've known people who have gone to live in small towns where there isn't much AA. Es pazīstu cilvēkus, kuri ir pārvākušies uz mazākām pilsētām, kur nav A attīstīts. And most of their AA activities were not in the group, but in contacting professionals in the town. Viņu galvenā kalpošanas aktivitāte bija nevis grupā, bet sadarbībā ar profesionāļiem no vietējās pilsētas. So mostly doctors, police, social workers. Galvenokārt ārsti, policija, sociālai darbinieki. And any other professionals who might come across alcoholics during their work. Un work. kādi citi profesionāļi, kuri varētu būt saskarē ar alkoholiķiem. That gives purpose to the group's activities. Un tas piešķir mērķi grupas aktivitātēm. Even if it doesn't work, one knows one has done one's best to reach the community. Un pat ja tas nestrādā kā gribās, tomēr ir tā sajūta, ka mēs esam vismaz kaut ko darījuši, lai aiznestu to vēsti vietējā kopienā. So even though my home group is in a city with 1,100 meetings, lai gan mana mājas grupa ir pilsētā, kurā ir 1100 sapulču. We have a public information committee of 4 people. Tad mums, at your group, tad viņiem grupā ir sabiedriskās informēšanas komiteja, kas sastāv no 4 cilvēkiem. And several times a year they go around the local area with pamphlets, with books, with posters. Un tad vairākas reizes gadā šie cilvēki apstaigā vietējo apkārtni ar bukletiem, ar grāmatām, ar informāciju. We don't know how many people have come to the group because of that. Es nezinu, cik cilvēki tādā veidā ir ieradušies But we know we're doing our best. Bet mēs zinām, ka mēs darām labāko, ko mēs varam izdarīt. And no one has ever had a slip whilst doing public information work. Neviens nav sācis dzert no tā, ka nodarbojas sabiedrisko informēšanu. But this resulted in
a weekly invitation for a group member to go into a local hospital alcohol ward. Bet tas, kas, piemēram, ir bijis rezultāts, ka mūsu kāds biedri ir uzaicinājis, vietējā slimnīca ir uzaicinājusi viņu apmeklēt vietējā alkohola terapijas. So that even if the people on the alcohol ward don't come to AA and die of alcoholism, we know we've done our best to reach them. Tātad, un pat ja tie alkoholiķi šajā slimnīcā vietējā, pat ja viņi neatnāk līdz mums un beigās arī nomirst no alkoholismu, tomēr mēs zinām, ka mēs esam darījuši vismaz kaut ko labāko, ko mēs varējām izdarīt. And when carrying the message outside AA becomes the main activity, Un tad, kad vēsts nešana ārpus sadraudzības kļūst par galveno nodarbošanos, one becomes less worried about what is happening inside the group. jā, tad samazinās uztraukumi par to, kas notiek sadraudzībā iekšā. I'll give an example of some service I've done within AA as a whole. Tad kāds piemērs par kalpošanu sadraudzībā vispār. The recording went on. Jā. So I was the Armed Services Liaison Officer for London Region North. Tātad Tims savā reģionā bija tas, ko mēs sauktu par koordinātoru bruņoto spēku, sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem, armiju. And I was on the National Subcommittee for Armed Services Liaison. Viņš arī kalpoja visas sadraudzības padomas komitejā, kas ir atbildīgi par šo nozari. And once I did a presentation to 50 healthcare professionals who deal with soldiers and former soldiers. Tad reizes es noturēju prezentāciju 50 profesionāļiem, kuri sadarbojās ar šo problēmu, ar karavīriem, armijniekiem. And the presentation document was then sent to another 1,500 professionals. Jā, un pēc tam to prezentāciju kā dokumentu vēl izsūtīja 1500 profesionāļiem. And this reduced the size of the problems in my mind to almost nothing. Un šī aktivitāte samazināja manā prātā proti to problēmu, kāda man šķita, es pārstāju domāt par problēmām AA, jo es nodarbojos ar šo informēšanu. Within that context, once a group is doing that work, or a fellowship is doing that work, then you start to deal with the group problems. Could you rephrase that? Yeah, so the focus is on carrying the message outside, and once you're doing that, then you start to look at the group problems. Okay. Savā ziņā pirmkārt, ja mēs redzam, ka ja mēs nodarbojamies ar vēstnešanu ārpus AA, un tad, kad tas jau sāk notikt, tad mēs tā kā atgriežamies un pievēršam uzmanību, kas tad īsti notiek mums iekšēnē. And I find people who do a lot of service in London are more relaxed in their home groups. Viņa pieredze ir, ka cilvēki, kuri nodarbojās ar šo kalpošanu Londonas līmenī, savās mājas grupās ir daudz mierīgāki. The other thing which helps me relax in my home group is realizing I cannot solve any problems of my group. Vēl viena lieta, kas man palīdz atslābt manā mājas grupā, ir sapratni, ka es nevaru atrisināt visas manas mājas grupas problēmas. Trying to change how a group operates is like trying to teach a pig to whistle. Tātad salīdzinājums. Mēģināt izmainīt grupu ir tas pats, kā mēģināt iemācīt cūkai svilpot. It doesn't work and it really annoys the pig. Pirmkārt, tas nestrādā, otrkārt, cūka ir ļoti nokaitināta. Okay. There was an AA member in Denver, Colorado called Don P. Tātad viņš bija tāds Dons P, biedrs no Denveras, Colorado štatā. Who would say that every problem in AA can be solved by strong sponsorship. Kurš teica, ka jebkuru problēmu AA var atrisināt ar spēcīgu sponsorēšanu. And so, rather than becoming the group policeman, I train my own sponsees on the traditions and the concepts.
Jā, tā vietā, lai nodarbotos ar grupas, tā kā būtu par grupas policistu, es tā vietā mēģinu savu sponsorējumu skolot tradīcijās un koncepcijās. And teach people or help people to learn to think about AA problems using the traditions and the concepts. Iemācīt cilvēkiem domāt par problēmām, izmantojot tradīcijas un koncepcijas. And then the problems solve themselves. Tad problēma pati atrisinās. Because everyone is looking at the problem in the same way. Jo visi uz problēmu skatās no viena redzes punkta. And my sponsees are very damaged people. Man sponsorējumi ir ļoti salauzti cilvēki. Because I've been a very damaged person. Jo es pats esmu bijis salauzts cilvēks. So I attract sponsees with really major psychological problems. Es piesaistu cilvēkus ar ļoti smagām psiholoģiskām problēmām. And this is why I use the steps to sort the basic problems out. Zato es izmantoju soļus, lai atrisinātu pamata problēmas. And we use the traditions to work out how to get on well with other people. Mēs izmantojam tradīcijas, lai iemācītos, kā sadarboties labi ar citiem cilvēkiem. And the concepts to work out how to get things done as a group. Un izmantojam koncepcijas, lai iemācītos, kā mums labi strādāt kā grupai. And I had a sponsee who was a vice president of one of the big American banks. Viens no maniem sponsoriem bija kāds liels amerikāņu bankas viceprezidents. And he had very complex politics problems at work. Viņam darbā bija ļoti sarežģītas politiskas problēmas. Politics in the sense of corporate politics, not Tā kā iekšējās darbības problēmas bankā. And when we were talking about those problems, we would prepare for the conversation by applying the concepts and saying which concepts are being breached within this organization. Tas, kā mēs mēģinājām pieiet šai problēmai, ka es viņam lūdzu sagatavoties un paskatīties, kā šai bankas problēmai, kura koncepcija varētu būt piemērota šai tavu darba problēmai. And every single time it was possible to diagnose the problem going on in his organisation by pointing to which concepts were being breached. Katru reizi bija iespējams konkrēti noteikt, kur ir problēma, izmantojot kādu no koncepcijām. And so the way I learned how to apply the traditions and the concepts in AA was by learning to apply them to everything. Zato tas, kā es mācījos izmantot tradīcijas un koncepcijas, es mācījos to, mēģinot tos praktizēt ārpus AA. And if enough people in the group are doing that, when there's a problem in the business meeting or there's a problem in the group conscience meeting, there are now more people that can come in and adjust what is happening. Jo vairāk ir šādu cilvēku, tradīciju un koncepciju cilvēku grupā, jo lielāka iespēja, ka tad, kad notiek šajā darba sapulcē kāds jautājums, tad ir vairāk cilvēku, kuri spēj paskatīties uz šo jautājumu no tradīciju un koncepciju puses. And in my home group, a lot of people have studied the traditions and the concepts on their own or with each other. Tad manā mājas grupā ir daudz cilvēku, kuri ir vai nu paši, vai arī ar kādu studējuši tradīcijas un koncepcijas. And I was in a business meeting 2 weeks ago. Pirms nedēļām es biju darba sapulcē. And some relatively new people were asking if we should vote on sending money to Intergroup. Un bija daži jauni cilvēki, kur uzdeva jautājumu, vai mums vajadzētu sūtīt naudu Intergrupai. And someone from across the room said, Concept 3, we trust our trusted servants to do their job. Un kāds cits biedrs telpā uzreiz pateica, trešā koncepcija, mēs uzticamies mūsu uzticamajiem kalpotājiem, pieņemt lēmumus un darīt tā, kā viņam vajag. So let's let the treasurer handle the finances and they can report to us once a month.
that's the end of the discussion. Tādēļ ļausim mūsu manzinim darboties ar mūsu finansēm, un tad, lai viņš mums atskaitās reizi mēnesī. And everyone relaxed. Un visi atslāba. And so I don't try and solve problems in my group. I try to sponsor the people in my group one by one, and eventually the group changes. Zato es nemēģinu mainīt savu grupu, es mēģinu pa vienam sponsorēt, vairāk cilvēku, un līdz ar to arī mainās pati grupa. And you have to wait a very long time for the group to change. Un, lai grupa izmainītos, jāgaida ļoti ilgs laiks. Man tāds jautājums. Es gribēju teikt, ka viņš sajūt, ka manā mazajā grupā, tie, kas vēlētos sponsorēt, iet programmu, viņi no manis baidās. Viņi izvēlas citu sponsoru. Jo tie, ko es sponsorēju, nav no manas grupas, viņi no citām pilsētām. He says that he thinks that those people in his group who wants to find a sponsor, they're afraid of him. So they find a sponsor somewhere else, and he sponsors people from another groups. The Don Pritz idea, every single problem in AA can be solved by strong sponsorship. Atgriežoties pie tās domas, Dons Pritz no Colorado, viņa princips, ka jebkuru problēmu var atrisināt ar labu sponsorēšanu. So one of the things that I do with face-to-face sponsees. Tad viena lieta, ko es daru, kad es sponsorēju, klātienē viens pret vienu, who I get to see physically because they live close enough. Kurus es varu satikt fiziski, jo viņi dzīvo vienā rajonā. Because I have remote sponsees. Jo man arī ir daudz attālināti sponsorējumi. If they're in London or near London, they have to come to my home group. Tas noteikums, ja viņi ir Londonā vai viņi dzīvo ap Londonu, tad viņu pienākums ir ierasties uz viņu mājas grupu. Okay. And this way you always have a few sponsees in the group. Tādējādi panāks, ka tad tavā grupā vienmēr ir kāds, ko tu sponsorē. And that solves that problem. Un tas atrisina šo problēmu. And if your sponsees are really crazy, they'll need to sponsor other people. Un ja tev sponsorējumai patiešām viņiem nav visu mājās, tad viņiem ir jāsponsorē citi cilvēki. And they get their sponsees to come to the group. Un tad viņi savukārt piesaista savus sponsorējumus uz to pašu grupu. And within 5 years you have a strong group. Un 5 gadu laikā tev ir stipra grupa. This always works. Tas vienmēr strādā. But it's difficult, it's harder, much harder in rural areas. Jā, lauku reģionos tas ir daudz grūtāk. Because of the distances and the small number of people. Jā, jo nav daudz cilvēku un ir lielāka attāluma. And AA is much denser in big cities. Jā, ir daudz blīvākas lielajās pilsētās. Because people are more open to outside ideas. Jo cilvēki ir atvērtāki ietekmēm no ārpuses. And people can sometimes be skeptical about ideas which have come from other countries originally. Yeah. Un cilvēki mēdz būt skeptiski pret idejām, kas nāk no citām valstīm. So that's why it's much harder in the countryside. If you're doing your best, you let go of the results. Zato, jā, mazākās valstīs ar to ir problēmas. Un, ja es varu pateikt, ka es daru labāko, ko es varu darīt, tad es atslābstu un pārējais atrisināsies. Bill W. said that most progress in AA is made by a series of unsatisfactory compromises. Un Bills V. izteicās, ka labākie lēmumi anonīmos alkoholiķos tiek līdz viņiem nokļūst tā kā ķēdīte no neapmierinošiem kompromisiem. Beigās noved pie kaut kāda apmierinoša rezultāta vai progresīva rezultāta. And gradually you work towards the ideal. Un pakāpeniski tādā veidā mēs kustamies uz ideālu. There was one of the popes whose motto was observe everything, disregard most things, change a little. Tad, citējot vienu kādu pāvestu, kur bija teiciens see everything, vēro visu, disregard most things, neņem vērā lielāko daļu,
change a little. Un izmaina tikai drusciņu. So it might not be satisfactory that it's the same people doing the service. Tas varbūt joprojām neapmierinoši, bet cilvēki, tie paši cilvēki, kas nodarbojas ar kalpošanu. But a friend of mine says about AA, you can only choose between the available options. Tātad mans draugs saka, ka izvēle ir tikai no tā, kas ir uz galva. If the two available options are the same people doing service or no one doing service, the best option is the same people doing service. To ja ir jāizvēlās starp to, ka, piemēram, ir vieni tie paši cilvēki, kas dara šo kalpošanas darbu, vai arī neviens to nedara, tad labākā izvēle, ka kāds to dara. So it's not ideal, but it's the best option in the circumstances. Runa par to, ka kalpo vieni tie paši cilvēki. Tas nav ideāli, bet tas ir katrā ziņā labāk nekā nekalpot vispār. And the other point from concept 9 is the idea that leaders are people that show others their example. Minot 9. koncepciju, tur tiek minēts, ka līderi vai vadītāji, anonīms alkoholiķos, ir tādi, kas vada ar savu piemēru. Būdami labs piemērs, viņi tad iedvesmo citus. And so you quietly do your job well and hope that others start to copy you. Viss, kas tev jādara, vienkārši labi darīt, klusībā darīt savu darbu, cerībās, ka citi iedvesmosies no tevis. And if you're 27 years sober, everyone's going to be frightened for you. You can't avoid that. Ja tev ir 27 gadi skaidrā, tas ir dabiski, ka no tevis baidīsies. Un tas ir normāli. And it gets worse as you get older, so just... Jā, un kad ar laiku paliks sliktāk. Un tas ir normāli. I've known people who are 50 or 60 years sober, and it's very hard for them because people see them as... They stop seeing them as ordinary AA members. Ja, ka viņš zina, kāds ir cilvēkus, ko viņš pazīst ar 50, 60 gadiem skaidrības, un kad viņiem iet grūti, tāpēc, ka viņi tiek uzcelti par tādiem, ka viņš vairs neredz kā parastu savu biedrus. And it gets very lonely, which means you need sideways connections to other people who are sober a long time in other places. Un tas var likt justies ļoti vientuļi šāda situācija. To nepieciešama ir tā kā uzturēt attiecības savā līmenī ar citiem cilvēkiem apkārtējiem. Because being the longest sober person in the room is a heavy weight. Jo būt par visilgāk skaidrā esošu cilvēku sakulcē, tā ir nasta. 2 more things about being a longer sober member of AA. Vēl 2 lietas par šo pašu tēmu. The first one is I'm currently on a period outside general service. Pašlaik manā kalpošanā ir tāda fāze, kas esmu ārpus vispārējās kalpošanas. Because I did service at London Region North for almost 20 years. Jo es gandrīz 20 gadus kalpoju savā šajā Londonas ziemeļa reģionā. And so whenever anything went wrong in a committee meeting, it was always me or one of 2 other people that put our hand up and made an objection. Jo vienmēr, kad mūsu komitejas sanāksmēs kaut kas negāja labi, tad vienmēr vai nu es cēlu roku un iebildu vai vēl parastie 2 cilvēki. Because if you know the concepts well and you know the traditions well, you will spot the problem before anyone else has spotted it. Jā, ja tu pārzini tradīcijas un koncepcijas labi, tu pirmais ieraudzīsi, kur ir problēma. So it's always the same people that put their hands up. Un to visu laiku tās rokas ceļ vienu tie paši cilvēki. So I'm doing lots of service now, but I'm doing different sorts of service. Es tagad joprojām nodarbojos daudz ar kalpošanu, bet citā kalpošanas sfērā. So that the whole of intergroup and region rotates out and it's new people. When I join again, it'll be new people who are there. Tā kā gaidu, kad intergrupā un reģionā notiks kārtējā rotācija, būs atkal jauni cilvēki, un tad viņš varēs atkal atgriezties tur, kur būs. Because I noticed whenever I put my hand up, there was one person over the other side of the room that went, ugh. Jo viņš ievēroja, ka tik līdz viņš paceļ roku šajā sanāksmēs, vienmēr ir viens cilvēks, kurš uzreiz tā kā nopūšas.
The other thing I learnt to do is, I don't know if you can translate this into Latvian, but to sit on my hands. Jā, tas, ko es mēģinu darīt, ir nerīkoties, nedarīt neko. Burtiski sēdēt uz savām rokām. So sometimes I desperately want to say something, but I wait and wait and wait to see if someone else says it first. Ir brīži, kad man ļoti gribās kaut ko pateikt, bet es ilgi gaidu cerībā, ka varbūt kāds pirmais to pateiks manā vietā. And I ask myself, does it need to be said? Es uzdodu savu jautājumu, vai to vispār vajag teikt? Does it need to be said right now? Vai to vajag pateikt tagad? Does it need to be said by me? Un vai to vajag pateikt man? And am I angry? Un vai es esmu dusmīgs? If I'm angry, say nothing. Ja es esmu dusmīgs, tad klusē. Because my judgment may be off about whether it needs to be said. Jā, jūs varētu nenovērtēt pareizi situāciju par to, kas ir jāsaka. And I have more friends in AA now. Un rezultātā man ir vairāk draugu. Should we see if there are any other questions Jā. about groups? Vēl kādi jautājumi par grupas līmeni, par grupas iekšējā kalpošanu? Jā. Jautājums par neadekvātu biedru uzvedību, kāda rīcība ilgstoša. Varbūt kādu piemēru var minēt, tiksim, vai vispārīgi par traucējošiem biedriem. Traucējošiem aizskatu. Kas regulāri nāk, es saprotu, ja? Jā. Okay, the question is about this disturbing members who come regularly to disturb, or they're just disturbing the meeting, Yes. and what your experience or what you can suggest. Very, very good question. This is not a new question in AA. It's got worse the last few years. Tad in ļoti London. labs jautājums, un ka tas nav jauns jautājums, tas visur notiek, un pēdējos gados ir palicis tā situācija pasliktinājusies. In my opinion, partly because people are more concerned with their own rights than their responsibilities. Un viņu viedoklis, tiem viedoklis ir tāds, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki vairāk uztraucās par viņu tiesībām, nevis par viņu pienākumiem. And I think it's worse in London than it is in some other places. Un kad Londonā ar to ir sliktāk iet nekā citās vietās. Because sometimes there is the idea, if I want to be in a meeting and I want to say something, I am entitled to say it. Jo ir tā sajūta, ka ja es gribu būt sapulcē un ja es gribu kaut ko teikt, tad man pienākās to, tā kā, kad es esmu, man ir privilēģija to darīt. Whereas in Sydney and Australia, at the beginning of the meeting, someone takes the names and only people who are invited are allowed to speak. Piemēram, ir grupa Sidnejā, Austrālijā, kurās tad, sapulces sākumā tiek pierakstīti vārdi un dots tiek vārds tikai konkrētiem cilvēkiem. So we've got a bigger problem in London than in other places because of this. Līdz ar to Londonā mums ir tā lielākas problēmas nekā citās vietās. But we found a way of solving it. Taču mēs esam atraduši risinājumu. The way we solve it is a lot of meetings start off with an announcement about disruption. Tad viens veids, kā mēs to risinām, ir sākt sapulci ar paziņojumu par šādu uzvedību. And disruption is described as any action which stops the meeting from proceeding in an orderly fashion. Tad mēs paskaidrojam, ko nozīmē traucējoša uzvedība, un tad mēs definējam traucējošu uzvedību kā tādu uzvedību, kas pārtrauc sapulces gaitu. Including interrupting other people who are speaking. Tā skaitā citu runājošu cilvēku pārtraukšanu. Criticizing other people or speaking disrespectfully about other people. Tā skaitā citu cilvēku kritizēšanu vai necienīga izturēšanās pret viņiem. Violence or threats of violence. Tad vardarbība vai draudēšana ar vardarbību. Or unwanted sexual behavior. Vai tad neprasīt seksuālu uzmanību. If such behavior takes place, the secretary at the meeting who sits at the front will ask the person to stop.
Tātad, ja tas notiek, tad vadītājs sekretārs, kas vada sapulci, palūk šim cilvēkam pārtraukšanu. So the group gives the secretary the power on behalf of the group to ask the person to stop. Tad to grupa piešķir sekretāram pilnvaras grupas vārdā lūkšu pārtraukšu uzvedību. If the person doesn't stop, they'll be asked to leave. Tātad, ja cilvēks nepārstāj tā uzvesties, viņam palūks aiziet. And if they won't leave, we will call the police. Un ja viņš atsakās pamest telpas, tad mēs izsauksim policiju. And it works brilliantly. Strādā labi. Okay. How many times did you call the police? We don't need to because people do not want the police to be called. They have to trust that you're going to. Tad bija jautājums par to, cik reizes tā ir noticis. Un tiem saka, ka pagaidām tad tas ir darbojies un tas nav bijis vajadzīgs. And sometimes when people are very mentally ill, we've called ambulances a few times. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēkiem bijuši ļoti nopietnas psihiskas problēmas un mēs esam izsaukuši ātros. One of the difficulties, though, is that people who like to disrupt meetings, if they are prevented in one meeting, they'll just go to a different group. Jā, problēma ir tāda, ka ar cilvēkiem, kuriem patīk traucēt sapulces, ka pat ja viņus, teiksim, viņus izmet, bet ja viņi palūdz aiziet no vienas grupas, viņi pārceļ uz citu grupu un turpina traucēt. And so you've got to have all of the groups with a similar policy in an area to really stop the behaviour. Lai tiešām pārtrauktu šādu veidu uzvedību, tad tām vietējām grupām būtu nepieciešams kopēja pieeja šim jautājumam. The question arises as to whether telling someone to leave breaks tradition 3. Tad jautājums ir par to, ja mēs palūdzam kādam aiziet, vai tas pārkāp trešo tradīciju. Because some people say that if someone wants to come to a meeting, they have to be allowed to come to the meeting. Tātad, ja ir cilvēki, kas saka, ja kāds grib atnākt uz sapulci, viņiem ir jāļauj atnākt uz sapulci. But what often happens is that if someone is violent or sexually aggressive, lots of people stop coming to that group. Jo tā, pieredze tāda, ja kāds ir agresīvs, vardarbīgs, un tad vai, tiksim, ar seksu, seksuāli uzmācīgs, tad vienkārši cilvēki pārstāja iet uz to sapulci. And so for the purposes of common welfare, you have to exclude the person from the group or from the meeting, but they're not being excluded from AA. They're still an AA member, they can go to other groups. Ja tā kopējās labklājības vārdā, tad mēs esam spiesti šo cilvēku izslēgt no grupas vai no sapulces, taču tas nenozīmē, ka šis cilvēks tika izslēgts no anonīmiem alkoholiķiem. It's only a problem with tradition 3 if you're living in a town with only one group. Tā ir trešās tradīcijas problēma tikai tad, ja jūs dzīvojat pilsētā vai vietā, kur ir tikai viena grupa. And there is a second solution which we've used at my home group. Tad vēl viens risinājums, ko mēs izmantojam mājas grupā. Which is where you have 3 or 4 men who are physically larger than other people. Kad ir 3-4 vīri, kuri ir fiziski tādi būdīgāki džeki. And someone gives a signal and they take the person out. Tātad kāds dod signālu un šie džeki izved to cilvēku ārā. And so we can't allow you to disrupt the meeting, but if you want to talk about recovering from alcoholism, the 5 of us will sit outside and talk about alcoholism to you. Viņi visi 4 pasaka tam cilvēkam, tad mēs neļausim tev traucēt sapulci, bet ja tu gribi runāt par atvesaļošanos, mēs ar tevi šeit sēdēsim un mēs ar tevi runāsimies par to. And sometimes all they want to do is talk and it works. Dažreiz visu, ko viņi grib, tikai izrunāties, un tas strādā. And then sometimes the game is over and they get angry and off they go. Jā, bet dažreiz viņi saprot, ka tas ir vienīgais. Viņi kļūst dusmīgi un aiziet prom.
But if there's a problem person, the group needs to be prepared. Tad, ja ir šāda veida problēma, tad grupai vajadzētu būt sagatavoties tādai lietai. So the person taking the group knows exactly what to do and feels that the group has given them the power to do what needs to be Tad done. sapulces vadītājiem būtu jābūt sajūtai. Pirmkārt, viņam jābūt izpratnēji par to, kā rīkoties šādās situācijās, un viņam jābūt sajūtai, ka viņam ir piešķirta, ka grupa viņam piešķīrusi pilnvaras tātad ieviest šo dzīvē. And people who are ready to physically step in if it escalates. Jā, un labi, ka ir cilvēki, kuri ir gatavi iesaistīties arī, ja nepieciešams fizisks spēks. But sometimes the simple fact of the secretary having strong authority is enough to calm the situation down. Dažreiz pietiek tikai ar to, ka sekretāram ir spēcīga autoritāte grupā, kurš vada sapulci. Because people sense weakness and they also sense strength. Jo cilvēki sajūt vienlaikus gan vājumu, bet viņi arī sajūt spēku. And if a secretary calmly and confidently stops someone and says, please talk only about your experience, strength and hope with alcoholism, please bring it back to the topic, they usually do. Tad to, ja tāds sekretārs konkrēti, bet laipni un pateiks, lūdzu pārstāj, tad runāt par šo, bet atgriezies pie tēmas vai runāt par savu pieredzi, visbiežāk viņi tā arī dara. Or they'll say to the person, it's time to let someone else have a turn now. Tā viņi teiks, paldies, mēs dosim vārdu tagad kādam citam cilvēkam. And 9 times out of 10, the person, if they don't respect that the first time, they respect it the second time. Tad 90% gadījumu, pat ja viņi varbūt to nereaģē uz to pirmo reizi, bet ja atkārtot to izdara, tad viņi tomēr pārtrauc to. Or they storm out and never come back. Vai arī viņi aizstāv durvis, izskrien ārā un vairs neatgriežas. Or they storm out and come back with different behaviour 3 weeks later. Vai arī viņi aizstāv durvis, bet pēc 3 nedēļām ir atpakaļ citādāk attieksme. Because they realise they'd rather be in the room than outside. Ja viņi saprot, ka viņam labāk ir būt sapulcē nekā tur ārā. And the condition for staying in the room is behaving themselves. Un tas noteikums, lai būtu sapulcē, ir jāuzvedās. But the important thing is to deal with the behaviour as soon as it starts. Svarīga detaļa ir, ka sākt reaģēt uz šo uzvedību pēc iespējas ātrāk. Because the longer it goes on, the more embedded it becomes. Jā, jo ilgāk tā ļam notikt, jo tas tā kā to pēc tam grūtāk ir izskaust. So, does that answer the question? Okay. Any other group questions? Vai vēl par grupu darbību? Jā, līdzīgi jau būs ir tāda pieredze, ka cilvēks ir lielu skaidrības laiku, un nepiedalās nekādā kalpošanā, un cenšas vienmēr ņemt to grupu savienību par sadarbības sapulces, kas tādas lietas. Viņš ir gudrs, viņš šito saprot, bet kaut kā tā mākslīgi provocē, un arī daudz cilvēku, bet tā neiet, kas ir kalpo, un pasakās, ka negrib to vidi. Bet varbūt var provocēt proti kā viņa uzvedība. Viņš ir ilgāk skaidrā, viņš nekalpo, bet viņš traucē ar to, kā Vajadzētu darīt. Pamāca. Visu nepareizi, bet nedara, lai kaut ko neiesaistās tajā tā kritika un tā respektē sakarā to lielo skaidrību, lai iznāk tāda neveselīga kā viņa. Okay, so the question is about leading deacons, I would say. About all the members who think they know how to run stuff. They don't serve. They just kind of, with their attitude, kind of, poison the group and as kind of, no. I think you know what I mean. Yeah. Okay. Yeah, so I've been that person. Es esmu Tims ir bijis par tādu cilvēku. I might be therefore the worst person to ask about how to deal with this. To iespējams, ka es neesmu īsti pareizais cilvēks, kam uzdot šo jautājumu. But there's a very simple measure which solves not just that problem, but a dozen other problems as well. Ir viena kāda lieta, kas patiesībā
sniedz risinājumu ne tikai šai problēmai, bet arī daudzām citām. And the answer is the bell. Atbildi ir zvaniņš. And so there's a famous AA speaker called Serenity Sam. Tad ir kāds slavens AA speakers, kur vārds ir dvēseles miera Sams. And he said, unless you're very talented, no one wants to hear you in an AA meeting for more than 3 minutes. Izņemot gadījums, ka tu esi nenormāli talantīgs, neviens īsti negrib tevi dzirdēt ilgāk par 3 minūtēm. So at my home group, a bell goes off after 3 minutes. Manā mājas grupā pēc 3 minūtēm atskan zvaniņš. And the notice at the beginning of the meeting tells us that the bell going off means you stop speaking. Un tad sapulces sākumā tiek paskaidros, ka tad, kad noskanēs zvaniņš, tas nozīmē, ka ir jāpārtrauc runāt. Okay. And people generally do stop speaking soon after 3 minutes. Jā, un lielākā daļā gadījumu cilvēki arī pārtrauc pēc 3 minūtēm. There's a limit to how much damage anyone can do in 3 minutes. 3 minūtēs nevar runājot par zvaniņu. Tims saka, ka 3 minūtēs nevar sačakarēt daudz, paspēt. So sometimes you have people in the meeting who are schizophrenic or psychotic and share some very difficult and strange things. Dažreiz sapulcē cilvēki, kuriem ir nopietnas problēmas, viņiem šizofrēnija vai viņiem psihozi, un kuri savā dalīšanās pastāsta ļoti, tiksim tā, nepatīkamas lietas. And as long as it's not aggressive, Un kamēr vien tā uzvedība nav agresīva, then 3 minutes, anyone can tolerate a difficult share for 3 minutes. jebkurš var izturēt pat sarežģītākus stāstījumus, tie tās nepārsniedz 3 minūtes. But even 5 minutes can be too much. Pat 5 minūtes var būt par daudz. And I've noticed a real difference in meetings with 3-minute sharing and meetings with 5-minute sharing. Esmu pieredzējis ļoti krasas atšķirības starp sapulcēs, kurās ir limits 3 minūtes un kurās limits 5 minūtes. Meetings with 3-minute sharing I find interesting and exciting. Tātad tur, kur ir 3 minūšu limits, tās sapulces man šķiet ļoti aizraujošas un interesantas. And meetings with 5-minute sharing I want to kill myself 10 minutes in. Un sapulcēs, kurās ir 5 minūšu limits, es drīz vien gribu padarīt savu galvu. Because each 5-minute share feels as though it's been going on for hours. Jau katra tāda 5 minūšu ilga runa ir tā sajūta, ka tā ir stundām ilga. And this way, if you've got crazy people or bleeding deacons, it doesn't matter because very soon someone else will be talking. Tādā veidā nav īsti tā nav problēma, ka ir dažādi cilvēki izsakās, vai tā skaitā tādi vecbiedri vai traki jaunpienācēji, kad drīz būs kāds cits, kas runās. Now, in business meetings and group consciences, at my home group currently, if you do any service at all, you're allowed to be part of the business meeting. Tātad mājas grupā attiecībā uz darba organizatoriskajām sapulcēm, un tajās var piedalīties tikai tie, kam ir kāda kalpošanas pozīcija. And in concept 10, it talks about authority and responsibility going together. 10. koncepcijā ir runa par pilnvarām un atbildību, ka tām ir jābūt līdzsvarā. Which means if I want the authority to make decisions, I have to take responsibility by doing work. Tātad, ja es gribu pilnvaras kaut ko darīt, tad man ir jāuzņemas atbildība par to, ko es daru. So every meeting we say, if you want to be part of the running of this group, Tad katrā sapulcē mēs sakam, ja tu gribi piedalīties šīs grupas darbībā and contribute to decision making, un iesaistīties lēmumu pieņemšanā, then come to our business meeting tad nāc uz darba sapulci and we'll offer you some work to do. un mēs tev iedosim darbu. And if you're willing to do some work, you can take part in the decision making. Tad, ja tu esi gatavs darīt darbu, tad tu varēsi piedalīties lēmumu pieņemšanā. And several local characters over the years have come to the group
wanting to change it. Un bijuši gadījumi, kad vairāki personāži ir atnākuši uz tiem darba sapulcēm, jo gribēja kaut ko izmainīt grupā. Personage, very good. And we offer them a job and they say no and then they shut up. Mēs viņiem iedodam darbu, viņi saka nē, paldies, un tad viņi aizvarās. Because they're just embarrassed by the question which they're saying no to. Jā, jo viņi vienkārši sajūtās nē par to, ko viņi tur mēģina panākt. And this means we just don't have that problem in our group because the only people who are making decisions are the people doing the work. Jā, tad to mums tādas problēmas nav, tāpēc, ka cilvēki, kuri pieņem, mūsu grupā tie, kas pieņem lēmumus, dara arī darbu un otrādi. Now the problem arises in the discussion part of a business meeting or group conscience meeting. Tad problēma var rasties tad šo sapulču debašu laikā. And so there's a really good system for how you hold a discussion in a group conscience or even in an intergroup meeting. Ir kāda laba sistēma, kuru var izmantot gan sirdsapziņas sapulcēs, bet tikpat labi arī starpgrupu sanāksmēs. And the system is this. If you're discussing something, each person is allowed to speak for 2 minutes. Tātad noteikums tāds, ja ir kāds jautājums tiek apspriests, katram ir iespēja izteikties līdz 2 minūtēm par šo jautājumu. No one is allowed to speak twice until everyone has spoken once. Nevienam nav tiesība atkārtoti izteikties, kamēr visi nav izteikušies. Which means you have to think very, very carefully before you say anything. Tev ir pirms tu vispār kaut ko saki, tev vajag rūpīgi apdomāt, ko tu vispār gribi teikt. Because if you don't finish your point or you miss something out, you're going to have to wait a long time. Jā, jo ja tu tajās 2 minūtēs nepaspēsi visu pateikt, ko tu gribēji, tad tev jāgaida viss aplis, lai tu varētu vēlreiz kaut ko teikt. And what this means is that you can't end up with an argument between 2 old-timers in a group conscience meeting. Tas aizsargā pret to variantu, kad tajās debašu laikā sākās strīds starp 2, piemēram, vecbiedriem. Last year I was invited to chair a group conscience meeting of a region. Tad pagājušajā gadā man uzaicināja vadīt, būt priekšsēdētājam reģiona sanāksmē. And it was a big region with lots of intergroups. Tātad liels reģions ar daudzām intergrupām. And I can't say which one it was because this is being recorded. Nevar nosaukt vārdā, kurš tas reģions bija, jo tas tiek ierakstīts. Now, intergroups and regions have more characters than ordinary groups. Reģionos un intergrupās ir vairāk šādu sarežģītu personāžu nekā grupu līmenī. And this region had, as predicted, a number of characters. Jā, un kā bija paredzams, arī šajā reģionā bija tādi vairāk personāži. Who had a lot to say about everything. Kuriem bija daudz ko teikt par visu. And the rule I established for the group conscience meeting un es ieviesu noteikumu šajā sapulcē. Was that if you wanted to speak, you had to put your hand up and wait till you were picked by me. Ja tu gribēji runāt, tev bija jāpaceļ roka un jāgaida mans uzaicinājums. Because people want to start conversations in the room between each other. Ja cilvēki grib savā starpā sākt strīdus. So Sally says something and Susan responds. Tad Sally kaut ko saka, Susan viņai atbild. And then Bobby defends Susan against Sally. Tad Bobijs aizstāv vienu pret otru. And everyone's forgotten that the chair is the chair. Un visi ir aizmirsuši, ka priekšsēdētājs tur sēž un viņš ir priekšsēdētājs. And it's a horrible thing to have to do, but I had to keep saying, we're only speaking through the chair. Tas nebija patīkami, bet man visu laiku bija jāatkārto, kad runā tikai tie, kurus uzaicina priekšsēdētājs. So there are a couple of people, I had to interrupt them 5 or 6 times. Tas bija vairāk cilvēki, kurus man bija jāpārtrauc 5-6 reizes. And say every single time, we are speaking only through the chair. Un visu laiku jāatkārto, jūs runājat tad, kad es jūs uzaicinu. And within about 20 minutes, the behaviour stopped. Un uzvedība uzlabojās pēc apmēram 20 minūtēm.
Because they found it embarrassing having the same instruction given to them again and again and Jo tie again. cilvēki sāk, viņiem palika kauns, ka visu laiku priekšsēdētājs visu laiku viņiem atkārto vienu un to pašu. So you don't chair a region group conscience if you want to be popular. Tu nevajadzētu būt par priekšsēdētāju reģionā, ja tu vēlies būt populārs. So 4 or 5 people at the end of it hate you, Tad 5-6 cilvēki sapulces beigās ienīst tevi, and the rest are relieved that you're there. un pārējie ir uzalpo atvieglot, ka tu biji tur. Because there is order in how it's being conducted. Jo sapulces notika pēc noteikumiem un kārtības. And what you can do as chair is also invite people whose hands are not up to ask them what they think about a subject. Tas, ko var darīt kā priekšsēdētāji, tad priekšsēdētājs var uzaicināt tos cilvēkus, kuriem nav paceltas rokas, un aicināt viņus izteikties par šo jautājumu, ko viņi domā šajā sakarā. And this allows you to hear voices that you don't otherwise hear. To var iespējams atdzirdēt tās balsis, kur varbūt parasti neskan. And that acts as a counterbalance to the noisy people. Un tas savukārt ir tā kā pretspars tiem skaļajiem runātājiem. There we go. Okay, I'll try this. In the first paragraph of Dickens' novel A Tale of Two Cities, Tad pirmajā rindkopā no Čārlza Dikensa romāna Stāsts par divām pilsētām. there's a phrase, noisy authorities. Tur ir tāds teiciens skaļa autoritāte vai skaļa vara. And I think it's an even better description than bleeding deacons. Jā, tas labāks termins, jo es paskaidrošu angliski tāds termins bleeding deacons, ar kuriem parasti apzīmē šādus vecbiedrus, kuri ir baigi tādi prātvēderi, kuri sēž un kaut ko pamāca, bet paši jau sen neko nedara. Un tāpēc bija runa par salīdzinājumu. And the reason it's useful is because it tells you what the solution is. You turn down the volume on the noisy people and you turn up the volume on the quiet. Tas risinājums, ka tu mēģini tā kā nogriezt tiem skaļajiem, viņus klusāk pataisīt, un tie, kas klusē, savukārt mēģinātu viņus pagriezt skaļāk. And the marvellous thing about hearing everyone's view in the room on a subject is you hear people who are much more thoughtful and take longer to arrive at their views. Tas iegūms no tā, ja aicina visus izteikties, ir tas, ka tie, kas varbūt klusē, bet tomēr beigās runā, kad viņi klusē, bet viņi ilgāk nonāk pie saviem secinājumiem un rūpīgāk viņus apdomā. And another point which is related, sometimes with bleeding deacons or noisy authorities, they try to force decisions through and one half of the group doesn't like it. Ja tā problēma šiem prātvēderiem ir tā, ka viņi mēģina izspiest, izbīdīt kādu sev izdevīgu jautājumu un kaut kāda grupas daļa, pusi no grupas, kuriem nepatīk tas. And I saw this very well handled by a chair at a group conscience meeting a couple of years ago. Un es pieredzēju labu piemēru, kā priekšsēdētājs tika galā ar līdzīgu situāciju. And he said, there are obviously a lot of very strong views in this room. Viņš teica, acīm redzot, šajā telpā ir ļoti daudz spēcīgu viedokļu. We are unlikely to reach agreement today. Izskatās, ka šodien mēs nenonāksim līdz lēmumam. So what I would ask everyone to do is write down what their views are and send them to me. Zato es iesaku, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir viedokļi, uzrakstīt rakstiskos viedokļus un iesūtīt man. And he said, I'll put all of the views in a document but without the names, so we don't know whose views they are. Un viņš teica, es salikšu visus šos rakstītos viedokļus vienā dokumentā, anonīmi neliekot vārdus, kurš ir teicis ko. And we can spend the next month reading and thinking about those views. Un mēs varam nākamā mēneša laikā lasīt šos viedokļus un diskutēt, domāt par tiem. We came back a month later and the problem was solved. The group very quickly came to an agreement. Tad pēc mēneša mēs atgriezāmies un ātri nonācām pie lēmuma, jo grupa nonāca pie vienošanās kopējās, ko darīt. And it was the best example I've seen of principles above personalities. Un tas bija labākais
piemērs tam teicienam, ka principi ir svarīgāk par personībām. Because the document with people's views, the personalities were taken out of it because you didn't know who was saying what. Tad to dokumentā bija principi, bija viedokļi, bet nezināja, kas kuram nebija vārdos. So people were making decisions based on the ideas, not the person who was giving the idea. Tad cilvēki pieņem lēmumus balstoties uz idejām, nevis uz personībām. And another thing I've seen chairs do in group conscience meetings, which get very heated, Vēl viena lieta, ko es esmu redzējis, ko dara priekšsēdētāji vai vadītāji tajās sapulcēs, kurās tā kā uzvirmo lielas emocijas, is to encourage people just to talk about the idea and not refer to it as Susan's idea or Sally's idea. Tad mudināt vai ieteikt cilvēkiem, kad viņi runāt par ideju un nevis atsaukties, ka tā ir kāda Sally's ideja vai kāda cita cilvēka ideja. And so not to use other people's names in your own responses. Tad savā teiktajā neizmantot citu cilvēku vārdus, nepiesaukt viņus. And it depersonalizes the discussion. Nu jā, tas noņem šo te personisko, nezinu, pieskaņu tai diskusijai. Any more questions? Jā. Tims stāsta par to, ka tiek pieņemti kaut kādi noteikumi, lai normalizētu to grupas darbu. Bet kurā brīdī šos noteikumus pieņemt? Tātad grupa jau tā kā atsaucīja kaut kā. Un tad šo pieņemsim, un ir kāds cilvēks, kas tā pavadīgi traucē ar kaut ko. Bet kurā brīdī pieņemt tos jaunos lēmumus? Tam ir tā darba sapulce vai tam ir sirdsapziņas sapulce? Kurā brīdī ierosināt, ieviest šos jaunos noteikumus, piemēram? Piemēram, ka tagad būs laika līdz 3 minūtes. Kurā brīdī? So you talked about different group can change something, come to agreement or decide upon rules how to manage stuff. For example, what to do with deserted members. When does it happen? How does group go about making this decision that we must change? And then when does it happen? Does it happen during the business meeting or the group conscience? That's a good question. I think there are 2 types of group conscience meeting. Tad, manuprāt, ir divas sirdsapziņas sapulču veidi. The first type of group conscience meeting is just the regular, twice a year, how are we doing, is there anything we can improve? Tad pirmais tips ir tāda regulāra sapulce 2 reizes gadā par to, kur tiek spriest, ko mēs darām, kas mums jāmaina, ko mums jādara labāk. The second type is the emergency group conscience. Un otrs veids ir ārkārtas grupas sirdsapziņa. And you hold one of those when there's an arsehole. Un tas tiek sasaukta tad, kad ir problēmas ar šiem biedriem. And because what must be decided then is a general policy for the group, Tad, jo šajā grupā tiks pieņemts kāda vispārīga grupas vadlīnija, kā mēs rīkosimies tālāk. because it's a general policy decision, everyone who is a member of the group is invited to be involved. Tā kā tā ir šī vispārēja vadlīnija, tiks lēmts par tādām lietām, tad visi grupas biedri ir aicināti piedalīties. Typically, the only 2 situations where you have to have an emergency group conscience are either a disruptive member or a problem with the venue. Tad tipiski 2 gadījumi, kad ir nepieciešama ārkārtas sirdsapziņa, ir vai ir traucējuši biedrs, vai arī kaut kas jādara grupas telpā. Or the treasurer has run off with the money. Jā, vai arī manzinis ir nospējis naudu un aizmetis. Very good. Which is a topic as well. That's a very interesting Kas topic. par sevi ir, jā, tā tēma ir diezgan interesanta. But I know that's never happened in Latvia. Es zinu, ka Latvijā tas nekad nav noticis. So it's much more honest than in London. Make a break and then... Yes, just one more point on the... because it's a predictable problem, Tāpēc, ka šī problēma, tā ir paredzama problēma. that there will be, one day there will be a disruptive person.
you get ahead of it and you decide what the policy is, and you have a very good, strong notice at the beginning of the meeting. Tad tā kā tā ir paredzama, ka tas varētu kādā brīdī notikt, tad var jau iepriekš paredzēt un šo jautājumu izlemt un nonākt, piemēram, pie kāda teksta, kur nolasa grupas sapulces sākumā. Because someone who wants to cause trouble, if they hear a very strong notice at the beginning of the meeting, I think it alters whether or not they're going to choose that group to cause trouble in. Līdz ar to cilvēks potenciālais traucētājs, ja viņš dzirdēs grupas sapulces sākumā šādu tekstu, tas varētu beigās viņu tā kā, kad viņš varētu tomēr iet kaut kur citur. So it's best to decide on how to deal with that before you have an actual situation with an actual person. Tāpēc labāk sākumā nolēmt, ko darīt tādos gadījumos, pirms tādi gadījumi notiek. And I promise we'll talk about intergroup in the next session. Un tad nākamajā sesijā ir pārtraukums 10 minūtes, un tad par starpgrupu runāsim. Paldies! Very good. Paldies. Yeah.